Labrīt! Šodien intervijas lejā grāmata par viedokli mēs uz sarunu esam uzaicinājuši Green Bar vadītāju Veroniku Parinovu. Veronika, labrīt! Labrīt! Pastāstiet, kāds ir jūsu dzīves moto? Baudīt, nebažīties un priecāties. Un trijos vārdos pastāstiet, kāda ir jūsu nodarbošanās? Bērnu audzināšana, caur sevis audzināšana un tā drīzāk ir vēlēšanās izveidot foršu uzņēmumu, kur ir darba vietas tieši jauniešiem. Tas ir galvenais vērķis, kāpēc es uzsāku uzņēmēju darbību mazā pilsētā, neņemot vērā visus pārējos faktorus. Tā iznāk. Tas ir viens no tādiem galvenajiem mācīties, izglītoties, izglītot apkārtējos. Pludmale vai kalni? Kalni, lai gan neesmu bijusi, bet jūtu, ka man vajag. Un kāda ir jūsu ideālā brīvdiena? Man nav ideālās brīvdienas. Kāpēc? Tāpēc, ka jebkura diena būtu ideālā brīvdiena. Man nav rozā sapņu par to, kā es gribētu pavadīt dienu, ja viņa tāda būtu. Man ir ģimene, man ir mazi bērni, ir ļoti daudz apstākļu, kas ietekmē katru manu dienu, un tāpēc es cenšos baudīt vienkārši katru dienu, katrā mirklī, cik vien tas izdodas, un viss. Tas arī reāli ir viss, jo kas ir ideāli? Tas ir kā nav ideāla laika, lai uzsākt uzņēmējdarbību, vai nav ideāla laika, lai veidot ģimeni, dzemdēt bērnus. Un tad jautājums, teikums. Pabeidz lūdzu teikumu, esmu laimīgs, kad? Esmu laimīgs, kad viss notiek pie manam prātam. No izvēlētajām grāmatām, kura šai brīdī sirdī tīkama un kāpēc? Šo mēs uzreiz atliekam Ameriku bilde. Viņš man ir interesē, sievietes autors man nepatīk lasīt, un tāpēc mēs apstājamies pie austrumiem, jo austrumi man ļoti patīk. Man patīk lokāliski noformētas grāmatas. Viņas visas īstenībā ir forši noformētas, izņemot čaļus uz vāķiem. Bet man uzrunā viss, kas ir saistīts ar austrumiem, bet kurā formātā man ir iesāktas šobrīd vairākas. Es vairākas grāmatas parasti ir pieņemējis audio formātā šobrīd lasu, bet ir forši, kad ir kaut kas taustāms. Tas tāds grāmata. Paldies! Paldies par interviju! Paldies jums!